priekšā. Sofija uztraucas, ka viesturs var nomirt. Zenta lūdz Induli noskaidrot, kam pieder asiņainā šauve. Ieva zvana viesturam, Sofija zvanu atvieno. Gatis sakaujas ar Ediju. Sofija to ierauga un ir gatava Gati nošaut. Tev nevajadzēja ar Ediju kauties. Ja? Un tu spētu mierīgi noskatīties, kā viņš priecājas, ka atdāvina kārtējo īpašumu atpakaļ? Tas, ko viņš dara, tas ir tiešām muļķīgi. Tas ir otrais viesunams. Bet kā ir ar naudu? Vienu konti viņš iztīrīs pilnībā. Pārējos pagaidām nav aizticis. Nu, viņš cenšas mums atriekties. Un tas viņam fantastiski izdodas. Bet vai tu noskaidroji, kas tā bija par sievieti? Kas iejaucās jūsu strīdā un draudēja ar pistoli? Sofija Hartmane. Kopš vakardienas dzīvo mūsu viesnīcā. Un kā tad Edijs viņu pazīst? Kā lai es to zinu? Varbūt viņa palīdzēja Edijam izkļūt no klīnikas. Es nesaprotu, kā Edijam izdevās sazināties ar kādu ārpusē. Varbūt klīnikā strādā kāds nodevējs. Gati, to vajag noskaidrot. Labi, es braucu uz klīniku un visu nopratinu. Tiekamies Marspā, ja? Jā, tev Edijs pateica, kāpēc viņš grib ar mums tikties? Nē. Jāsaka tev paldies, ka tu man vakar palīdzēji. Kaut gan es arī pats būtu ticis galā. Vispār tā neizskatījās. Labi, Gatis bija pamatīgi uzvilcies. Tev ar pienu? Jā. Es biju šokā, ka tu man pateici, ka viņš ir tavs brālis. Es vispār nesaprotu, kāpēc viņš tev metās virsū. Tā mums tāda īpaša ģimenes mīlestība. Paldies. Un viņam jāatvainojas? Nē, nav nepieciešams. Galvenais lūdzu nestāst Gatim, ka viesturs ir sašauts. Ārsti nevar izpļāpāties? Nē, es viņu nobrīdināju, lai viņš arī nevienam no ģimenes neko nesaka. Ir jāizdomā kaut kāds iemesls, kāpēc es tik bieži eju pie viestura un kāpēc viņš nav iznācis no numura. Nezinu, pasaka, ka viņam plauš karsot. Vienalga. Paldies, ka tu mums palīdzi. Nu, labi. Manās interesēs arī nav, lai viesturi te atrastu policiju. Es domāju, ārsts arī negribēs skaidrot, kāpēc neko nav ziņojis par cilvēku ar šaudu brūci. Neuztraucies. Gati, kur tu esi? Pasteidzies taču. Es negribu viena pat tikties ar Ediju. Bet tu taču zināji, cikos ir tikšanās. Nu, nerunā, lūdzu, nu brauc ātrāk. Tu Ievu Timermanu labi pazīsti? Tā, te visu viens otru pazīst. Vai viņai ar viesturu romāns ir jau sen? Atvainojos, bet to labāk paprasti Ievai un viesturam. Bet ja jau pat žurnālisti par to raksta avīzēs, tas nozīmē, ka viņi jau to nav izzīduši no pirksta.
Es nedomāju, ka tev par to tik ļoti vajadzētu uztraukties. Es domāju, ka jums ar viesturu viss nokārtosies. Jācer. Labi, man tagad jāiet tikties ar brāli. Man nebūs tev jāskrien palīgā? Es ceru, ka nē, tur būs arī Ome. Ar viņu taču tev nav saspīlētas attiecības. Vispār ir. Mūsu ģimene ir tāda interesanta. Gati, nu kur tu kavējies? Nu, pasteidzies, lūdzu. Es nebaidos no Edijas, vienkārši negribu ar viņu runāt divatā. Un tu zini, kāpēc? Nu, netēlo tagad muļķi, nu es tevi gaidu, lūdzu. Edija, tu esi mazliet viņa atjēdzies. Ome, tu man tagad jautā tā, it kā es būtu bijis apslims. Paklausies, Gatis nav vēl atnācis. Varbūt izmantosim to brīdi divatā. Nu, parunāsim divatā, lūdzu. Ome, domā, ka es tik ātri aizmirsīšu, ka jūs man iebāzāt trako kreklā? Nu, bet tu pats mūs uz to piespiedi. Nu jā, neparakstīja dokuments, jā. Tā kā citi, kuriem jūs labprātīgi piedāvājāt iespēju atteikties no īpašumiem. Nu, tāds bija mūsu bizness. Bet mēs ar Gati esam tik daudz ko tagad pārdomājuši, un es saprotu, ka daudz kur tev ir taisnība. Es dzirdēju, kā tu Gatim teici, ka tu negribi ar mani runāt divatā. Tāpēc, ka es tavā priekšā jūtos vainīga. Bet situācija bija tāda, kur es nevarēju atrisināt, jo tu iespītējies, tu nebija gatavs nekādiem kompromisiem. Jūs man nekādus kompromisus nepiedāvājāt. Lūdzu, es tevi piedodu, man parunāsim kā divi cilvēki, nevis tā kā divi ienaidnieki. Mazdēliņi, mīļais, nu. Tu zini, cik es tevi ļoti vienmēr esmu mīlējis. Un es tevi joprojām mīlu, un lūdzu, lūdzu. Sveicināti! Labdien! Es jūtos ļoti neērti un es jau Edijam jautāju, vai man nav jums jāatvainojas par... Viss kārtībā. Patiesībā man pat jāpriecājās, ka jūs man nenošāvāt. Ja godīgi, es domāju, ka viesnīcā ir ielauzies bandīts. Nu jā, var jau saprast. Man tāda frizūra. Varējāt man noturēt par recidīvistu. Jā, bet jūs uzvedāties pietiekami agresīvi. Nu, ko darīt? Nu, reizē mazo brāli vajag pārmācīt, iekaustīt. Starp citu, kā jūs Ediju pazīstat? Administrators bija aizkavējies, un viņš man piereģistrēja un teica, ka esot viesnīcas līdzīpašnieks. Viņš jums iepatikās no pirmā acu uzmetiena? Jā, viņš ir ļoti laipns. Jūs vienmēr somiņā nesāt līdz pistoli? Jā. Un tas nav vienīgais ierocis, kas ir jūsu rīcībā, vai ne? Tiešām. Tikai nestāstiet, ka jūs nezināt, ko spējat izdarīt ar vienu savu smaidu. To es vēl padomāšu. Es esmu gatavs lietišķai sarunai, vairāk neprast no manis, lūdzu. Labi, kāpēc tu mūs aicināji? Sagaidam Gati. Labi. Varbūt iedzeram kafiju? Nē, negribu. Ja tu gribi, tu piezvani oficiantam. Čau. Sorry, es mazliet aizkavējos. Tas jau nebija speciāli, vai ne? Nesāc, labi? Te būs daži dokumenti, es gribu, lai jūs palasiet. Atvainojos, es tevi pamodināju. Kur es esmu? Viesnīcā Maris Pā. Tu neatceries, mēs Redī tevi atvedām. Kā pa miglu.
biji zaudējis ļoti daudz asinis un... Vienu gan es atceros. Ko tad? Kāpēc tu uz mani šāvi? Kā tu jūties? Tu jūti sāpes? Jā. Varbūt tev vajadzētu iedot kādas pretsāpju zāles vai kaut ko tam Nevajag līdzīgu. nekāds tablets, nevajag. Ārsts teica, ka viss būs labi. Tev loda bija izgājusi cauri plecam un tev bija augsta temperatūra, bet viss būs labi. Tev ir jāizdzer antibiotikas. Pagaidi. Kāpēc tu šāvi uz mani? Es biju greizsirdīga. Uz ko? Uz Ievu Timermanu. Tātad tu atsakies no visiem ģimenes īpašumiem. Un arī parakstiesībām. Tad mūsu konti vairs Edijam nebūs pieejami? Ne? Edī, tev paliek tad tikai tavs arhitekta birojs. Jā. Pats. Kaut kā stulbi tagad. Nu, ja mēs uzreiz būtu zinājuši, ka tu gribētu dot tos pāris vecos viesnāmus tiem īpašniekiem. Nu, mēs noteikti nebūtu iesaistījuši Baranovski. Paklau, Bračka, piedod. Mēs par to varējām taču parunāt. Pirms tam atrast kādu kompromisu, vienoties. Nu, redzi, tev Gatis arī atvainojas. Viņam tas vārdiņš piedod neko nenozīmē. Nu, bet ko tu gribi, lai mēs rakstiski tev atvainojamies? Nu, mēs esam ģimenes lokā. Kurā visi viens otram gatavi rīklu pārgraust. Beidz. Nevajag pārspīlēt. Nu, nevajag. Tā nevajag mūs pateikt par kaut kādiem monstriem. Mēs tādi neesam. Nu, metam strīdus pie malas, Brača. Es nekad jums nepiedošu, ka jūs man iebāzāt tajā klīnikā. Un turpmāk ar jums kontaktēšos tikai tad, ja citādāk nevarēs. Kas tev ar viņu bija? Es domāju, ka man ar viņu kaut kas bija. Tas, kas redzēja žurnālā bildi? O, tāpēc? Jā, fotogrāfs bija pieķēris jūs brīdī, kad jūs skūpstāties. Un kopš kuru laiku tu tici dzeltenai presē? Tu gribi apgalvot, ka tā bija fotomontāža? Nē. Vienkārši draudzīgi buča. Mēs esam darba kolēģi, mēs kopā strādājam. Tur vienkārši rakurss tāds, ka izskatās kaut kas vairāk, tas arī viss. Jūs pat nesaprotat, ko jūs esat izdarījuši. Ja kāds cits kaut ko tādu izdarītu, jūs viņam nekad nepiedotu. Paga. Atceries, Felsenbachers nolopīja Omi. Mēs arī viņu izglābām, bet viņa mums piedeva. No cēli. Nevajag ironizēt. Kad man bija jācieš, arī tu biji vainīgs. No, jā. Un tagad ir otrādi. Tagad mums atliek vēl gatiebās psihenē un viss. Kviti. Edī, ja tu tagad nenorobežosies no ģimenes, mēs norganizēsim tavam arhitektu birojam, būs jauni pasūtījumi. Es tev to apsolīju un to es arī izdarīšu. Mēs varam palīdzēt arī finansāli. Kā mums ar to naudu sastāv? Mēs varam viņam pārskaitīt kādus 100 000. Nu, tagad uzreiz nevaram, bet es domāju, gadu laikā noteikti. Gati, nesatraucies, man nevajag to jūsu sāpju naudu. Es netaisos jums atkal kļūt par vergu. Edi, tu nekad tāds neesi bijis. Ak, Dievs, jūs taču pat nesaprotat, kāpēc es parakstīju tos dokumentus, vai ne? Nu, bet kāpēc tad? Jūs nekad nemainīsieties. Jūs nekad biznesu nepārvērtīsiet legāli, tāpēc, ka jūs jau neesat spējīgi mainīt domāšanu. Zinām, taisnība tev ir, jā. Un atcerieties, ka es esmu nodrošinājies pret jums. Kādā veidā? Man ir pazīstams notārs. Ja viņš 3 dienas no manis nesaņem nekādu ziņu, tad viņš biez mapīt nodot policijai. Un ar to pietiks, lai jūs abas iebāst cietumā un jums konfiscētu visu mantu. Un tu tagad esi labāks par mums, jā? Jā. Zēni, mīļie, kā mēs nekad vairs nesatiksimies trietā, lai kaut vai kopā papusdienotu? Diemžēl ne. Nekreņķējies. Sīkais vienkārši uzmets lūpu. Ko
ko tu man gribēji nošaut tikai tās vienas bildes dēļ? Ko? Aizdevums man bija radušās jau krietni vien agrāk. Kādā sakarā? Tu taču biji Austrijā. Tu nemaz nepamanīji, ka tu man vispār vairs nezvani? Es biju aizņemts. Jā, nemuldi un vēlu vakarā. Es daudz strādāju, vēl slēgt paroju. Man ir daudz darba. Tev nepielēc? Paklāj, es esmu 100% pārliecināta, ka tu mani vienkārši biji aizmirsis. Mēs nebijām tik ilgi tikušies, mēs pat nesazvanījāmies. Un tāpēc es nolēmu atbraukt. Es domāju, ka tu būsi priecīgs, ka tu mani sagaidīsi, ka tas tev būs patīkams pārsteigums. Un tad es ieraudzīju to bildi. Saprotu, es sajūtos kā pilnīgi idioti. Es negribēju tevi šaut. Labi, vismaz, ka tu tā roka nodrebēji. Priecājies. Labi, izbeidz, ja? Pasaki, lūdzu, ka tu man piedod. Manā viesnīcā zini, ka es esmu šeit. Nē. Tev vajag piezvanīt. Tu viņiem teiksi, ka tu esi šeit? Nē, kaut ko samelošu. Vēl slēgt paroju, man vajag ārstu. Atkal sāk sāpēt. Es pateikšu Edijam, lai viņš pasauc ārstu. Kā tu domā, viņš par to notāru blefoja? Iespējams, ka nē. Mēs esam ļoti viņam nodarījuši pāri. Tikai nesāc tagad nožēlot. Mēs savu panācām. Par kādu cenu? Izskatās, ka atkal es esmu pie visa vainīgs, ja? Es nedrīkstēju pieļaut, ka pret pašas mazdēlu izturas tik zvērīgi. Bet tu pati daudz ko ierosināji. Tas bija es bezizējas. Nu, man arī nebija citu variantu. Mums ir kaut kā jāizdomā, kā to visu varētu vērst par labu. Tome, es centos. Tu neredzēji. Es viņu tik izmisuši un tik vientuļi nekad nebija redzējusi. Beidz, nu. Laika jautājums pārdzīvos. Atnes lūdzu kafijas. Nu, pasēdēsim vismaz mēs divatā. Jā, lūdzu. Vai es savus iemīļotos salātiņus varu dabūt? 3 euriki. Kā? Gunārs man deva pavēlt. Nu tā ir pie Gunāra. Nu, bet ja es aiziešu uz virtuvi pie Mildes, viņi man tāpat iedos. Jā? Nu tad ej uz virtuvi. Nu, bet es negribu uz virtuvi. Es gribu kā normāls cilvēks, skaistā trauciņā, nogarnētus. Es visu rītu cēlienu strādāju no 8. Un es te līdz pēdējiem klientam palikšu. Labi. Tēju es vismaz varu dabūt, vai arī ūdens tev ir žēl, ko? Tēju možu var. Nu, un kas par Smilgu ir dzirdēts? Nu? Ir atradies? Ne? Tad viņš ir nomušīts. Tagad čemodāni lieli. Iebāzu čemodānā, aizvilku līdz mašīnai, bagažniekā iekšā. Un tad upē vai ezerā. Asiņainā šalle vien palika. Kur tu šito ideju ķēri, ko? Nu, kā es tagad 2 dienas atpakaļ filmu redzēju. Jā. Un tur noziedznieki tieši tā rīkojās. Es arī redzēju. Tā bija komēdija. Nu, un tad? Smilga zvana no čemodāna. Halo! Klauso, šef? Nu, kā jums tur iet? Jā, nu, man ir steidzams darīšanas uz pāris dienām jāaizbrauc. Jā, piedod, ka nepiezvanīju. Kamēr es būšu prom, tad tu paliec pa galveno viesnīcā, jā? Ko? Jā. Viesnīca strādās tā kā pūkstenīca. Kā tad? Uz cik dienām? Uz 2? Skaidri liet, šef. Nu, davai uzredzi. Tas tiešām bija Smilga. A, kurš te vēl ko? Nu, bet varbūt tas maniaks, kas viņu novāca. Kā tad? Zendečka, pieskatīs kafejušnieku uz 10 minūtēm. Protams, protams. Nu jā, man pie dočurkas jāskan. Labi? Jā, labi. Es tev tī? Neko neaiztiec. Nē, nu es tak nekad neko neaiztieku. Neko neaiztiec.
Edijs piezvanīja ārstam, viņš būs pēc stundas klāt. Paldies. Es varu apskatīt tavu brūci. Labāk nevajag. Bet jau nasiņo. Pagaidīsim ārstu. Kad ārsts atnāks, es viņam palūkšu vēl medikamentus drošībai, ja nu sāk asiņot. Ko tu esi māsiņu kursos? Zini, brūcis varētu pārsiet. Cik jāmaksā ārstam? Par to neuztraucies, es parūpēšos. Labi. Aldi, es gribētu noskaidrot, kur ir viestura telefons. To taču var izdarīt, vai ne? Tāpēc, ka viņš 2 dienas ir pazudis. Jā, un viņš neatbild uz maniem telefonu zvaniem. Un Zente vēl teica, ka viņa viesnīcā ir atradusi asiņainu šalli. Putīņu runā vai? Jā. Es vienkārši... Jā, piedod. Pa viesturu vai? Jā. Dāna, nav ko satraukties. Smilga man tikko piezvanīja. Aldi, atvaino, izrādās viesturs ir atradies, jā. Nu jā. Piedod, jā. Kur viņš ir? Kaut kāds savas dielas kārto. Tagad viss uz maniem pleciem. I viesnīca, I savas darīšanas, I vēl kafēnīca, saprot. Kādas darīšanas? Nu, kādas darīšanas? Nezinu, nosvīdi vienkārši. Negribēju rādīties acīs. Es gribu viņam piezvanīt. Piezvan gan? Ej, pačelo. Gan jau gaida tev zvanu. Es tepā pagaidīšu. Kamēr tu neatgūsi spēkus, tev vajadzētu palikt šeit. Nu jā, droši vien. Ko tu saviem kolēģiem pateici? Ka man ir darīšanas. Viņi pat nepajautāja, kur es esmu. Piedod, ka tev ir jāslēpjas. Bet ne jau tikai man var sanākt nepatikšanas ar policiju, arī ārstiem. Nu labi, viss kārtībā. Jūs ar Ediju esat draugi? Kāpēc prasi? Tāpēc, ka es viņam arī uzdevu tādu pašu jautājumu, bet viņš izvairījās no atbildes, un es nezināju, ko domāt. Ieva zvana. Paldies. Droši vien darba jautājumos. Jā? Sveiks! Kur tu biji pazudis? Es tev zvanīju, tu man neatbildēji. Tev viss kārtībā? Nu kā, Feliks tev nepateica? Es viņam tikko zvanīju. Nu, jā, klausies. Es gribēju tev pateikt, ka ienāca piedāvājums par televizoriem. Mēs gribējām mainīt numuriņos tur, kur ir vecie. Jā, un es gribēju, lai tu salīdzini cenas. Es gan vēl neizdrukāju, bet tu vari apskatīties mapītē pie ienākošajiem. Jā, salīdzini, tur ir arī telefoni. Ja tev apmierina, tad zvani viņiem un saka, ka viss kārtībā. Ja? Jā, labi. Es to visu izdarīšu. Viesur mēs varam nerunāt tikai par darbu. Viestur, pagaidi, paklausies manī. Es negribēju tevi aizvainot, bet tā sanāca. Es toreiz gribēju palikt viena, un tāpēc palūdzu jums ar Ediju aiziet. Piedod, lūdzu. Nu labi, tad tu visu tur nokontrolēji, ja? Un es piezvanīšu. Rīt vai parīt. Jā, tev vai Feliksam. Ja? Labi, atā. Es tevi mīlu. Ej, tu čurkā! Izrunājies beidzot. Jā. Un kas tad ir? Pateic, kurš šis ir? Nē? Apvainojies vai? Nezinu. Par ko tu runājāt? Ja neko nezini. Par dokumentu mapēm. Neķer kreņķi. Nu, davai.
Es tev nodarīju sāpes. Piedod, es sīkums. Piedod, es aizmirsos. Nē, viss kārtībā. Es laikam jāpaguļ. Viņš sāk sāpēt. Es pagaidīšu, kamēr atnāks ārsts. Nu, es pa to laiku aizmigšu. Tas nekas. Labāk atnāc tā, ka būs ārsts. Labi. Cik ir laika? Nesteidzos. Labi. Bet es arī tev nemaz nedomāju ilgi aizkavēt. Man godīgi sakot, tikai viens jautājums. Man vēl ir kaut kādas cerības uz tevi, vai viss tā kā nokavēts? Līdz debesīm.